Pasaulē un veikalā ir ļoti daudz dažādu rīsu. Kā un kur viņus izmantot? Aiziet! Latvijā mēs rīsus ēdam diezgan maz, mēs esam kartupeļēdāju nācija, savukārt visa Āzija un Āfrika pārtiek no rīsiem. Kurus tad pirkt? Principā rīsi sadalās 3 kategorijās – garie, vidējie un īsie. Gribat pagatavot indiešu virtuvi? Garie, basmati rīsi. Gribi uzēst taizemes virtuvi? Garie, jasmīnu rīsi. Vēlies Japāņu virtuvi? Apaļie, suši rīsi. Gribās uzēst itāļu vai spāņu virtuvi? Vidējie, parastie Eiropas rīsi. Gribi garšīgu, aromātisku un irdenu plovu? Basmati rīsi. Ja tev ir slinkums, pērc tvaicētos rīsus. Šie tiek novākti, kopā ar visām pelavām notvaicēti, pēc tam pelavas atdalītas un pēc tam viņi tiek izkaltēti. Līdz ar to viņi ir daudzreiz irdenāki un īstenībā ar minerālvielām bagātāki. Kā pagatavot garšīgus rīsus? Ļoti vienkārši. 1 daļa rīsu, 2 daļas ūdens, vāram, kamēr ūdens tiek uzsūkts, katlam vāks virsū, atdzesējam, atpūtinam, ēdam.